Un arī tute. Atrodamies centrā pie Armēnijā restorānu un iesim nogaršot armēņu virtuvi. Ieraksts komentārā, ja paspēju šo vietu jau apmeklēt. Viņiem piedāvājumā ir ļoti liela ēdienkarte gan ar uzkodām, gan ar salātiem, karstās uzkodas. Zupas, piedevas, ēst nepārēst. Vīna karte viņiem arī ir ļoti liela. Paskatieties, cik mums daudz gardumu un skaistuma atnes. Ko to pēst pirmā? No uzkodām mums atnesa baklažānu rullīšus ar valerieksim. Jānogaršo. Izskatās, ka patalīgi. Es lieku laiku. Man garšo. Tiešām, kā uzkoda ir laba izvēle. Otro, ko mēs garšosim, būs hačapūri, adžārijas hačapūri. Daudz siera. Kam garšo siers? Man garšo siers. Miekla, mīksta, silta, garšīga. Tiešām siera arī ļoti daudz īstenībā. Zinājāt, kas tas ir? Tas ir aprikožu konjaks, kuru var atrast tikai šeit. Un next one, vistas šašliks. Šeit viņam ir jābūt ļoti garšīgam. Tiešām viņš ir sulīgs, viņš ļoti labi marinēts ar garšu vieliņām. Un pat īstenībā nav tā, ka prasās uzreiz iemērt mērcēm. Viņš pats pa sevi ir ar izteiktu garšu, bet nogaršosim arī ar mērcību. Nekad neredzēju skaistāko hinkaļu pasniegšanu. Baby hinkaļi, mama hinkaļi. Ēdīsim. Hinkaļi tiešām ir ļoti garšīgi, sulīgi. Gaļa ir ar aso piparu. Tiešām izteikta garša. Un paši hinkaļi arī ir lieli. Skatoties to, ka viņi bija ietiekti lielajā, bet viņi arī paši pa sevi ir lieli. Apkalpojas superīgi, piedāvāja nepieciešamos dzērienus, uzkodus, ēdienus. Arī varēja ēst hinkaļus ar cimdiem, bet es izvēlējos, protams, ar rociņiem, bet arī sāgriezi viss ilgi nevajadzēja gaidīt. Ar draugu kompāniju atnāktu šeit ir ļoti labs vakars. Un pa 15 minūtēm visu sagatavoju. Crazy, ļoti ātri.